Šajās dienās akciju sabiedrība Latvijas gāze ir pārtraukusi dabasgāzes piegādi no Inčukalna pazemes gāzes krātuves un uzsākusi dabasgāzes iesūknēšanu, gatavojot kurināmā rezerves nākamās ziemas sezonai. Šogad darbu uzsākt aptuveni mēnesi vēlāk nekā ierasts netipiski siltās ziemas un lielo krājumu atlikumu dēļ. Šogad mums ir mazliet netipisks gads. Līdzīga situācija mums bija arī 2007. gadā, ja es nemaldos. Jo mums ir darbs iekārtots tā, ka viņš mazliet pakārtots ne tikai mūsu vēlmēm, bet arī mazliet ir atkarīgs no apkārtējiem dabas apstākļiem, jeb no dieviņa tā teikt. Ja, un šādas ziemas, kā bija šī, vieglas un ne tik sniegotas, ne tik saliem bagātas, mēs vienmēr gaidām. Jo mums, principā, tehnoloģiskais process ir ierīkots cauru gadu bez apstāšanās, tāpēc mēs gaidām šos gadus, jo tad mums ir kāds laiciņš, šogad tas bija gandrīz mēnesis pusotrs, kad mēs varam beidzot veikt ilgi gaidītos remontu darbus, kuri ir iekrājušies. Ja. Un šogad mēs tikai nesen sākām iesūknēšanu, tas ir ļoti neparasti, vairāk kā mēnesi vēlāk nekā parasti, bet toties tā bija sakoordinēta darbība. Mēs paspējām šeit Inčukalnā veikt diezgan daudz remontu darbus, nomainījām 9 noslēgajā ierīces, tas ir ļoti daudz. Tāpat, protams, mūsu kolēģi uz maģistrāliem vadiem, tāpat kolēģi Igaunijā, kolēģi Krievijā, tas viss tika sarunāts, atrunāts, un šī sistēma tika maksimāli šis laiks tika atjaunots, jo mums bija šis mēnesis pusotrs laika, pasakoties tam, ka ziema nebija tik stipra un krātuve netika iztukšota pilnībā. Mums bija palikuši apmēram 500 miljonu kubikmetru dabasgāzes, un tas ir apmēram 1 mēneša iesūknēšanas apjomi, un līdz ar to mēs šogad esam ļoti priecīgi, ļoti labā noskaņojumā. Kā redzat, dzirdat, jau viss rūc, viss tagad darbojās, un tātad mēs esam atremontējušies, un, kā saka, tāda svinīgā un priecīgā noskaņojumā. Iesūknēšana ies līdz oktobrim. Oktobrī viņa tiks noslēgta. Tiešu datumu mēs šobrīd nevaram nosaukt, jo tas atkarīgs no tā, cik labi mums ies šī iesūknēšana, un sūknēsim tik ilgi, kamēr krātuve būs pilna. Mēs saņemam dabasgāzi tikai, kā jūs zinat, Latvija no vienas valsts, tas ir no Krievijas, no Rietumsibīrijas. Un šī gāze ceļo apmēram 3–3,5 tūkstošu garu ceļu, lai nonāktu no Rietumsibīrijas šeit līdz Inčukalna gāzes krātuvei. Šobrīd mēs uzglabājam 4,5 miljardi kubikmetru dabasgāzes, no kuriem 50%, tas ir 2,3 rupi runājot, ir aktīvā gāze, jeb tā gāze, kuru mēs ik gadus varam padot klientiem, patērētājiem un pēc tam atjaunot šo resursu. Pie nosacījuma, ka dabasgāzes krātuve ir pilna, un mēs padodam tikai Latvijas patērētājiem šo gāzi, tad 2–2,5 gadi garantējam. Vēl joprojām daudziem Latvijas iedzīvotājiem nav skaidra priekšstata, pēc kāda principa darbojas Latvijas gāzes Inčukalna pazemes gāzes krātuve. Es rokās turu Inčukalna gāzes krātuves daļiņu. Te ir svarīgi saprast, tātad, kad mums ir principā viena krātuve. Šis ir dabīgs veidojums. Cilvēks neko te, izņemot tām tehnoloģiskām iekārtām, kuras jūs redzat virs zemes, nav veidojis. Šo visu krātuvi ir izveidojusi daba savām rokām. Tātad svarīgi saprast, ka apakšā mums nav nekādu lielu caurumu, nav apraktas lielas kaut kādas tvertnes un kaut kas tam līdzīgs, tas, kā mēs klasiski saprotam, kaut kādu glabāšanas funkciju izpildītāju. Tātad mūsu gadījumā mēs dabasgāzi uzglabājam smilšakmenī. Tas tieši tās pats smilšakmenis, kādu jūs redzat Siguldā Gutmaņalā vai Sietiņiezī Cēsu pusē. Tātad, kaut vai no sākuma tas liekas nereāli, bet ja jūs mikroskopiski papētīsiet, tad trešdaļa no tā, ko es tur rokās, ir gaiss. Līdz pat trešdaļai, un varbūt mazliet mazāk, bet apmēram 10% noteikti tas ir gaiss pašās, kā saka, blīvākajās smilšakmeņu vietās. Un, ja mēs mikroskopiski papētītu, tad jūs redzētu, ka starp šiem smilšu graudiņiem ir gaisa telpa, kuru dabīgi bija ieņēmis ūdens, bet mēs ar gāzi šo ūdeni izspiedām ārā un šo vietu ieņēma dabasgāze. Un šobrīd šajā smilšakmenī draudzīgi kopā dzīvo gāzes ūdens maisījums. Lai dabasgāze neizplatītos, šim iezim jābūt veidotam speciālā formā, bieži mēs viņu saucam pa cepures formu, un vēl jābūt mums apdāvinātiem, lai šis iezis būtu pārklāts ar kādu necaurlaidīgu
iezi, lai dabasgāze nevarētu uzpeldēt uz zemes virsmu. Mūsu gadījumā tātad tas ir 12 metri biezs māla slānis. Krātuvē ir 180 urbumi, no kuriem 93 urbumi ir tādi, pa kuriem mēs dabasgāzi iesūknējam un izsūknējam. Atlikušos urbumus mēs izmantojam ģeoloģiskā monitoringa vajadzībām. Tas ir vienkāršāk runājot, lai mēs būtu pārliecināti, ka mums nekur nekāda dabasgāzes noplūdes vai zudumi nav. Inčukalna gāzes krātuve ir savienota loģiski ar maģistrāliem vadiem, kurus apkalpo cita Latvijas gāzes šobrīd struktūra vienība. Mēs esam savienoti ar 2 paralēliem 700 mm gāzes vadiem ar virzienā uz Rīgu un ar 2 šiem pašiem gāzes vadiem loģiski arī virzienā uz Krieviju. Dabasgāzes iesūknēšanas tehnoloģiskais process vārdos nemaz tik sarežģīts nešķiet. Mēs saņemam dabasgāzi pa 2 maģistrāliem vadiem. Tālāk, kā es vienmēr smējos, mēs tā tīrīgāki taisam, tāpēc mēs 2 pakāpēs dabasgāzi attīram. Tālāk mēs viņu uzskaitam, cik daudz mēs esam saņēmuši. Tālāk atkarībā no kura kompresora ceha vienā 2 pakāpēs, vienā 3 pakāpēs paceļam šīs gāzes plūsmas spiedienu līdz maksimāliem 105 bāri. Un tālāk jau pa speciāliem tehnoloģiskiem cauruļvadiem novadam uz urbumiem un ar urbumu starpniecību pazemē 700 metru dziļumā. Šeit Inčukalna gāzes krātuvē strādājam ar to pašu gāzi, ko jūs lietojat, bet viņi ir mums bez smakas, bez smaržas un bez garšas. Bet, lai mēs viņu te atpazītu, mums ir speciāli dārgas iekārtas, kas atpazīst šo dabasgāzi. Bet, lai iedzīvotāji justos droši, tad pirms mēs viņu padodam patērētājiem, viņa tiek speciāli odorēta, ja viņai tiek piedota speciāli specifiska smarža, lai jūs viņu varētu atpazīt. Inčukalna pazemes gāzes krātuvi mēs esam sākuši eksploatēt 1968. gadā, kad augusta mēnesī tika uzsākta pirmā iesūknēšana. Tātad šobrīd mums ir gandrīz 45 gadi, un pa šiem gadiem mēs esam pārsūknējuši vairāk nekā 55 miljardi kubikmetru dabasgāzes. Tas ir iesūknējuši un izsūknējuši. Tātad krātuve principā savā attīstībā ir piedzīvojis 3 tādus pamata attīstības posmus. Tas bija pirmais, lai sasniegtu 1 miljardu kubikmetru dabasgāzes, tad otrais tātad līdz 4, un kā es teicu, 3. tas jau ir neatkarīgās Latvijas laikā, kad mēs diezgan veicam nozīmīgus investīciju projektus ar mērķi paaugstināt krātuves drošību un mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi, un arī tātad palielinājām krātuves apjomu no 4 līdz 4,5 miljardi kubikmetru. Kas saistīts ar investīcijām Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, mēs veicam 3 etapu plānošanu. Tas ir īstermiņa, jeb 1 gadu tas ir budžeta ietvaros. Tālāk ir vidēja termiņa plānošana līdz 5 gadi un ilgtermiņa plānošana līdz 20 gadi. Tātad jau 10-20 gadi. Tātad šobrīd mums ir izstrādāts, ilgtermiņa investīciju plāns līdz 2025. gadam. Šobrīd jau vairāk kā 10 gadu ilgā posmā mūsu krātuve atrodas tādā kā modernizācijas stadijā, un mēs ik gadus veicam diezgan lielus, priekš Latvijas, protams, diezgan ievērojams arī naudas līdzekļu izteiksmē investīciju projektus. Pirmkārt, lai krātuve taptu draudzīgāk apkārtējai vidē, un otrkārt, lai taptu arī drošāk. Ja? Mēs ik gadus remontējam no 6 līdz 8 urbumi. Tātad mēs sakārtojam šos urbumus atbilstoši Eiropas normu prasībām, un jau šobrīd apmēram 1/4 daļa no visiem urbumiem ir sakārtot atbilstoši šīm prasībām, un šo darbu mēs arī turpmākajā nākotnē plānojam. Tāpēc ir jāsaprot, ka arī bez mūsu 135 darbiniekiem šeit darbu rot arī mūsu būvnieki un citas, servisa kompānijas, kas mūs apkalpo dažādās jomās. Es uzskatu, ka dabasgāze šobrīd ir ekoloģiski tīrākais un ērtākais kurināmais pasaulē. Ir jaunas tehnoloģijas, kas ir arī varbūt ekoloģiskākas, piemēram, saules enerģija, vēja enerģija, bet šie enerģijas iegūšanas veidi ir nesalīdzināmi dārgāki uz šodienu. Tātad, principā, ja mēs ņemam tā cena, ekoloģiskums un ērtums, es domāju, ka dabasgāze šobrīd vēl joprojām ir ārpus konkurences.
Principā mūsu ražotne ir diezgan tomēr bīstama, jo mēs strādājam ar spiedieniem, kas pārsniedz 100 bāri. Tāpēc mums ir ļoti svarīgs tieši inženiertehniskais potenciāls šeit krātuvē. Un ne tikai krātuvē, arī citās Latvijas gāzes struktūra vienībās. Tāpēc mūsu kompānija labprāt sadarbojās ar vietējām universitātēm, tā skaitā iegulda arī darbu apmācības procesā, un paralēli tam arī mūsu uzņēmums sūta ik gadu kādu cilvēku uz apmācībām Maskavā vai citās ārzemju augstskolās, kur var apgūt tieši, teiksim, tik šauru specializāciju, kāda ir nepieciešama šeit pazemes gāzes krātuvē, jo šādas šauras specialitātes inženierus šeit Latvijā negatavo. Ir vairāki darbinieki Latvijas gāzē, kam ir zinātniskie grādi un kas strādā studentiem kā pasniedzēji, tādējādi palīdzot viņiem iegūt zinātniskos grādus, maģistrus, bakalaurus un tā tālāk. Pazemes gāzes krātuve aizņem teritoriju, kas virszemes hektāros un kvadrātkilometros rēķinot sastāda 30 kvadrātkilometrus. Šeit strādā 135 darbinieku kolektīvs. Prioritātes mums ir vides aizsardzība un darba aizsardzība, un ja prioritāte ir darba aizsardzība, tas nozīmē, ka uzņēmums ļoti daudz domā par darbiniekiem, par instrumentiem, par darba apģērbu, tātad, lai šim cilvēkam nākot uz darbu būtu prieks strādāt. Nu, un, protams, paralēli arī visu sociālo garantiju pakete darbiniekiem tiek nodrošināta. Latvijas gāzē ir vairāk sporta veidi, ko mēs atbalstam, un arī kultūru, kā jūs zināt, mēs atbalstam. Bet, ja iet runa par darbiniekiem, tad mums ir sava basketbola komanda. Ja nekļūdos, tad gan sieviešu, gan vīriešu. Mums ir arī sava gan tikai vīriešu hokeja komanda pagaidām amatieru. Visās šajās komandās spēlē mūsu darbinieki, tātad tas ir no darba brīvajā laikā. Bet tas palīdz vienot kolektīvu, vienotā mērķī. Un, teiksim, ja mēs runājam, tad pats es nodarbojos amatieru līmenī, protams, ar hokeju. Mums ir sava komanda jau vairāk kā 10 gadi. Paldies vadībai, ka atbalsta, un ir tāda amatieru līmenī, protams, sasniegumi. Un paralēli arī vēl skrienu orientēšanos.